Čau visiem maniem skatītājiem, mums ilgi nav bijis video, bet mums šodien ir paveicies ar ļoti krūtu mašīnu. Mums pa Liepāju daudz tādas nebraukā, bet man ir paveicies ar to, ka pie mums ir atbraucis Poršiņš. Mēs viņam taisīsim padziļināt detailingu. Tā un kamēr es mazgāju mašīnu, es jums pastāstīju par nākamajiem video, kas mums nāks turpmāk. Mēs ar Kristiānu atkal bijām aizdevušies ceļojumā uz Portugāli. Un mēs priekš jums centāmies kaut ko safilmēt no tā ceļojuma, tā ka tie, kas izbaudīja mūsu pagājušo Portugāles video, tūlītās būs nākamais. Tuvojās kaut kāds mazais projektiņš. Es vēl vispār jums neko daudz nestāstīšu kāds, bet vispār vēl nav pabeigt viss 46. projekts. Mums vēl jābūt ir vēl vienam fināla video uz to mašīnu. Un tad jau mums būs jālaiž varbūt kādu dienu padriftot ar to 46. Izņemot 46. mums būs vēl kaut kāds kruts projektiņš. Par Porsche runājot. Porsche vispār nav sliktā stāvoklī. Viņš ir diezgan labā stāvoklī. Klients viņu bija nesen nopircis. Un pirms viņu vest pie manis, pagājušajā gadā es savam klientam biju pulējis citu BMW. Un tad es viņam to krutu sapulēju. Tad tagad jau viņš ir iegādājies Porsche. Un tagad uzreiz ar to Porsche viņš brauc pie manis un saka, Robi, vajag uztaisīt tāpat kā pagājušajā gadā, ja var, tad vēl krūtāk. Un es viņam saku, jā, vecīt, tu esi atbrauc īstajā vietā, mēs to visu izdarīsim. Bagažnieka grūtākais moments bija nopulēt gar burtiem. Kāpēc? Tāpēc, ka burtus es nevēlējos ņemt nost, jo pats klients arī gribētu, lai viss tā kā paliek oriģināli, jo ne visiem patīk, ka tie burti tiek noņemti, jo ir stereotips, ka viņas nevar uzlīmēt apakaļ tāpat kā bija. Bet tā nav, bet ir arī veidi, kā var smuki, akurāti nopulēt arī ar pašiem burtiem, kā jūs redzējāt. Burts vajadzēja aplīmēt, jo uz viņiem bija matēta laka, kuru īpaši pulēt tā kā nevarēja. Attiecīgi ar maziem aplīšiem, akurāti ielienot visos stūrīšos, es mēģināju izspiest maksimumu, ko varēju no tā bagažnieka, neņemot nost burtus. Kopumā tas Porsche nebija sliktā stāvoklī. Viņš bija labā pat stāvoklī. Pamat problēma ar to mašīnu bija tāda, kad viņam bija iedušās putnu kakas un mušas. Jo saskrāpēt baigi stipri viņš nebija. Vienkārši tas, ka nav tiek vislaicīgs mazgāts nost, attiecīgi pastāv saulē, attiecīgi visi ieēdās. Tā kā jūs, man mīļie skatītāji, savām mašīnām mēģināt sekot tam līdzi, lai jums nav tāda pati problēma. Tā kā tā, kopumā mēs es kopumā sāku ar to, kad viss kārtīgi izmazgājām. Nomazgājām riepas, pārgājām pāri visu ar plastelīnu, lai no lakas izlupa netīros gružus, kas ieēdušies. Tālāk jau, kad pirms sāk pulēt, es detaļas slīpēju. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai ieekonomētu laiku un ieekonomētu laku. Tā kā sanāk, kad es konkrētā vietā izslīpēju konkrēto defektu, un man nav tur 100 reizes jābraukā pa to vietu, lai gaidīju, kamēr tā viena mazā lietiņa pazudīs konkrētajā vietā. Tāpēc ir svarīgi secināt detaļu stāvokli pirms vispār ķeries klāt ar pulēšanas mašīnīti, jo sanāk, ka es visu forši saslīpēju, kas ir vajadzīgs. Un tikai tad, ja es izpulēju to savu slīpēšanas pēdus, un tad jau mums sanāk perfekts rezultāts. Šitajam Poršam mēs arī krāsojām beņķi, vadītāju beņķi. Viņam bija skrāpējumi tajā beņķī un kaut kāds nesaprotams plaisas, bet pa visu salonu tas bija principā vienīgais defekts, kas viņam bija. Tāpēc viņš gribēja to novērst. Un es zinu, ka daudz liepājnieku vai tie, kas dzīvē Kurzemē, tā kā Liepājas rajonā, viņi domā, ka ja iet runa par ādas remontu, tad pirmkārt tā uzreiz ir pāršūšana, vai nu tur jāved uz Rīgu krāsot ādu. Tā nav, mēs paši ar to nodarbojamies. Mums arī ir video par X6 sarkano, kur es rādīju to, kā mēs remontējam ādu. Tā kā ādas remonts priekš mums nav svešs, mēs varam gan jums norganizēt to, kad jums tiek kaut kas pāršūts, vai tad, ja tas nav kritisks variants, mēs paši varam nokrāsot, sašpaktelēt to visu, un tā kā viss ļoti smuki turās. Piemēram, ja jūs satraucaties par to, ka kaut kādām detaļām nesakritīs krāsa, tur ir 1:1 krāsas rezultāts, es esmu pats vairākas reizes redzējis. Šokējoši, cik labi izskatās. Viņam ir ļoti smukā krāsā diski. Diskus mēs arī apstrādājām ar aizsargslānīšiem viskaut kādiem. Mēs uzlikām viņam virsū tādu šķidro keramiku. Viņi nav super sarežģīti uzklāt, bet viņi tā kā ilgi dara savu darbu. Attiecīgi tur bremžputekļi mazāk līp klāt, dublīši mazāk līp klāt, un viņi ir ilgāk smuki un spīdīgi. Visproblemātiskākais bija sapulēt kapotu, bumperi, jumtu, jo tās bija tās vietas, kur bija kaut kas izēdies, pārējais bija vienkārši saskrāpēts. Bija vēl pāris bukts, kas bija uz auto. Attiecīgi mans profesionālais
tētis, kas māk visas buktas izņemt ārā, tās arī ir izlīdzinājis un sataisījis. Šeit mēs varam redzēt salīdzinājumus, kā izskatījās virsbūves detaļa pirms es viņu sapulēju, un jau mēs lēnām pārējām uz virsbūves detaļām, kurās ir sapulēts. Vispār šiem auto ir ļoti smuka krāsa un pateicīga. Uz pelēkām krāsām var daudz mazāk redzēt defektus. Šī nav gluži tāda parastā spaiņa pelēkā, bet viņa ir tāda dārgāka, tumšāk. Uz auto nav tā, ka krīt acīs visi tie skrāpējumi, bet ir ļoti forši, ka tā virsbūve tiek sapulēta, viņa uzreiz ir tāda gludāka, spīdīgāka un viss ir tāda svaigāka. Pirms pulēt katru detaļu es safilmēju detaļas izteiksmīgākos defektus un nesmukākās vietas. Protams, ka mēs jums arī parādīsim, kā detaļa izskatījās pēc pulēšanas, bet to jau mēs rādīsim video beigās. Jūs varēsiet salīdzināt before and after kadrus. Varbūt kādam rodās jautājums, kāpēc ir aplīmēti visi lukturi un tur vēl viss kaut kādas plasmas detaļas un tādā garā. Lukturi gan priekšā, gan aizmugurē bija aplīmēti ar plēvi un vajadzēja viņus nosegt, lai es pulējot nesabojāju to plēvi vai tur nesaiet kaut kāda lieka pasta šķirbās. Un, protams, kā ar visiem plasmasiem, mēs viņus arī nosedzam, jo ar pulēšanas aplīti var uztaisīt defektu plasmasā, tāpēc mēs tos vienmēr nosedzam. Uz pasažieru durvīm virs roktura bija nesmuka putnu kaka, sēdu slaku, un viņai ir diezgan nopietni sajaukt lakas struktūru, kur ļoti krita acīs. Es ar speciālu slīpēšanas kubiku izlīdzināju tieši konkrētā vietā lakas struktūru un visu to sapulēju. Tad, kad es jau visu biju sapulējis, tad arī es uzklāju visam automobīlim keramiku, un tieši tāpēc, kad bija tās mušas ar vēl visu kaut kādām fekālijām, putnu kakām, sauciet viņas kā gribiet, iedušās, klients man palūdza uzsmērēt 2 slāņus ar keramiku uz priekšējām detaļām un arī tā kā uz spoguli. Tas ir kapots, spārnu, bumpers, spoguļi. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai vieglāk atmazgātos viss šīs mušas un tā tālāk, jo ja tev ir Porsche, tad gan jau, ka tu brauc ātrāk pa 120 un tiklīdz tu brauc bišķi ātrāk par 90 km/h, tur pāris metros jau viss bumpers vasarā var būt mušās. Tā kā tie 2 slāņi ar keramikām uz tām detaļām palīdzēs viņas pēc tam vieglāk atmazgāt un ilgtermiņā tas vispār spēlēs labu lomu. Man klienti reti lūdz tādu lūgumu, jo vispār no vienas keramikas slāņa arī ir ļoti labs efekts. Tā kā es pat personīgi, es pats nerekomendēju likt tos 2, bet tam klientam tieši ir problēma ar tām mušām un visu to, un tā kā viņš man saka, Robi, man reāli vajag tos 2. Un ziniet, kam ir Porsche ar tiem klientiem, tu nestrīdies. Tāpēc es jums saku, labi, vecīt, es tev uzsmērēšu tos 2 slāņus. Vispār nerunāju par pašu pulēšanu, bet Porsche kā tāda kā mašīna man īstenībā ritīgi patīk. Jo viņai tās formas man patīk. Arī no BMW man ļoti patīk 4. sērijas, un ar ko man patīk ar to, ka viņas ir visplašākā vietai mašīnai, ir pie aizmugurējām riepām, tur, kur ir spārni aizmugurējie. Un tie ir tādi gurni mašīnai, un tad sanāk, ka tām mašīnām ir tāda plata gurni, un šiem Porscham bija tieši tāda pati situācija, kad viņam aizmugur bija tāda forša platāk, un attiecīgi, kad tu skaties no aizmugurs, visu tā pakaļ liekas tāda riktīgi plata, resna un ļoti smuka. Un šiem Porscham vēl vispār viņš var pats nolaisties un pacelties. Un tā kā viņi vispār noliek pie zemes, tad viņš vēl platāks izskatās. Un prieks ir ar to, kad ir iespēja pastrādāt ar tādām krutām mašīnām, jo mūsu mazajā Liepājā tāds nav daudz. Un tad forši, ka pie manis atbrauc kaut kāda krutāka mašīna. Bet vispār, klienti, es esmu sapratis to, kad es jau vairākus gadus te strādāju un rodās stereotips to, kad es pulēju tikai krutas mašīnas un to, ka es viņas pulēju tikai ļoti dārgu un krutu, tā, lai tur nav neviena švīka. Vispār tā nav. Ir arī daudz parastas mašīnas, kuras mēs pulējam, kuras tur average latvieši nopērk, un mēs viņus vienkārši atbrauc klients, un es ar viņu jau taisu viņam piedāvājumu. Es saku, mēs varam izdarīt šitā vai mēs varam izdarīt tā. Un mēs varam, teiksim, uztaisīt lētāku pulēšanu, kas ir nedaudz vienkāršāk. Jo pirmkārt, ne visi cilvēki vispār ir tik acīgi, ka viņiem tagad vajag pilnīgi katru švīku izpulēt ārā, lai viss ir perfekti un pilnīgi putnu kaku tā kā izslīpēt. Daudz klienti nemaz nepaman tādas lietas, kamēr es viņiem ap pirkstu neiebakstu. Tā kā, vecīt, ja tev varbūt nav Porsche, jo ne visiem mums ir Porsche, bet tu gribi, teiksim, pie profesionāļiem sapulēties un uzlikt tur vai nu to pašu vasku, vai nu kaut kādu krūtkeramiku, netik krūtkeramiku. Es tā kā
es kā meistars ļoti bieži nāku pretī klientiem un mēģinu atrast labāko veidu, kā mēs varam uztaisīt smuku mašīnu, iekļaujoties viņa budžetā. Tā kā tā, vienkārši, lai nebūtu tāds stereotips, ka Drop Studio tikai dārgu un krūts mašīnas taisa, tad vecīt, ja tev tur ir netik krūta mašīna, tad mēs, protams, kad arī ar lielāko prieku tev apkalposim. Man patīk visas mašīnas taisīt. Tā kā nav tā, ka es tikai dzenos pēc krūtajām, man visas mašīnas patīk taisīt, un visbiežāk tie klienti, kuriem nemaz tā mašīna nav tik krūta, kad viņi ieraug to savu mašīnu pēc tās mūsu pulēšanas. Tieši tie cilvēki ir tie, kuriem ir tas plašākais smaids, ir tie, kuri vienkārši nemaz galvā savā nevarēja iedomāties, ka viņiem būs tik krūta mašīna, ka vienkārši viņi tā spīdēs, vai tā viņi var izskatīties, vai viņam tur bija kaut kāda švīga pie ručkas, kur viņš redzēja katru dienu kāpjot iekšā mašīnā, un ka to varēja izpulēt, viņš tur saka, Robi, kādā veidā tas ir tik krūti. Un vienkārši man ir riktīgs prieks strādāt ar cilvēkiem, kad es tur esmu nedēļu, pieņemsim, taisījis viņu mašīnu, smagi pie viņas strādājis, un tad, kad es viņam to mašīnu atdodu, tad viņš vienkārši viņu savāc, un viņš nevar noturēt to smaidu, viņš saka, ir tik krūti, ka nevar iedomāties, ka tā vispār varēja būt. Un vēl dažreiz tie cilvēki saka, ka viņi vispār nekad nav veduši tā kā mašīnu uz detailingu un nemaz nesaprot viņiem, ka tā ir kaut kāda maģija, kad tā kā viss bija tikko slikti sašvīkāts un tur matēts un tagad atdod un tur forši spīdīgs un tādā garā. Man ir prieks redzēt cilvēkiem emocijas pēc tā, kad ir izdarīts tas smagais darbs. Redzēt, ka cilvēks tiešām par tavu darbu priecājās, ir kaut kas tāds neaprakstāms, un tas ir laikam tas, kas man ļoti motivē turpināt darīt to, ko es jau daru šobrīd.